Jā, salnas naktī, bet dienas ir saulainas. Ko darīt pavasarī? Ir iestājies astronomiskais pavasaris, mostas daba, mostas lauksaimnieki, ir satraukums, ko darīt, jo ražotājiem ir jāpalīdz saviem kultūraugiem, un, lai satraukumu mierinātu, ir jāzina vairāk. Un, lai zinātu, es došos pie speciālistiem un lauksaimnieku, lai uzzinātu, kā efektīvāk sākt pavasarī rūpēties par ziemājiem. Un šodien mēs apskatīsim divus kultūraugus, ziemas rapšus un ziemas kviešus. Čau, Agnes! Es redzu, ka tev instrumentu kasti liela. Cīnos, lai izraktu rapsi. Katrā ziņā, jo lielāks speciālists, jo vairāk instrumentu. Tāpēc es arī domāju, ka es pie īstā cilvēka griežos. Ko tu dari uz lauka? Es atbraucu pastīties, kā izskatās Aivara rapšu lauks. Un mēru augstnes temperatūra ir tikai 2 grādi šorīt no rīta. Un tas nozīmē to, ka augsne ir pietiekami vēsa, lai sāktu mēslošanu, bet cik daudz par to mums ir jāpadomā. Kāpēc vispār rapsim vajadzīgs pirmais slāpekļu papildinājums? Kādam nolūkam? Labs jautājums, Gati, kāpēc? Protams, lai viņš sāktu veidot šo savu veģetatīvo masu, lai mēs viņu, viņš būs pamodies, viņam vajadzēs ēst. Un līdz ar to, tāpēc arī, kaut gan es domāju, ka mums to jāstāsta ir kopumā, pirmā, otrā deva, viss kopā. Un to mēs ļoti labi varam redzēt arī caur satelītu, caur digitālajiem rīkiem šobrīd. Un kā pirmo devu vispār nosaka? Arī labs jautājums. Jo, ja mēs būtu ar plikām rokām tikai ar lāpstu, mēs pieņemtu, teiksim, kaut kādu rutinētu lēmumu, kā es saku. Bet šobrīd mums ir tā iespēja, ka mēs varam skatīties, kā jau teicu, caur satelītu. Mēs varam saprast, cik daudz rapsis slāpekli ir uzņēmis rudenī, un atbilstoši arī no tā tad rēķināt šīs mēslošanas devas pavasarī. Un ir jāatcerās viena ļoti tāda būtiska patiesība, ka mums nav jāiedod rapsim tas slāpeklis, ko viņš uzņēmis rudenī, vēlreiz pavasarī. Un tas arī uz to visu balstās arī šī ideja par pavasara slāpekļu papildmēslošanu. Jā, ja reiz tik punktuāli ir jānosaka devas, tās visur ir vienādas? Noteikti nē, jo atkal šeit mēs runājam par satelītu, jo ja mēs skatāmies uz laukiem no augšas, no debesīm, mēs redzam šo lielo biomasas atšķirību, lielo vai mazo, bet vienmēr mēs nekad neieraudzīsim vienādu punktu biomasas ziņā uz lauka, un līdz ar to šīs devas nekad nebūs vienādas. Priecātos, ka tu varētu nodemonstrēt, kā tu sagatavo šo pirmo rekomendāciju, un kā viņa realizēja. Paskatīsimies. Ko? Mēs, kā jau minēju, mēs visu šobrīd varam redzēt no augšas ar atvārmu. No sākuma biomasas karti un redzi, cik atšķirīgi izskatās šī biomasa uz lauka. Principā viens no labākajiem nogabaliem šitā lauka. Jā, mēs arī redzam to ar savu aci, jo, es teikšu, perfekti. Un arī tie lapu zudumi pēc ziemas. Man liekas, ka šī ir šī sezona, kad mums nevajag ļoti daudz likt klāt slāpi, lai kompensētu to slāpekli. Zudumi ir viena no mazākiem, kādus es esmu novērojis. Pirmajā, jā. Un ko mēs varam redzēt no rudens kartes, un līdz ar to arī domāt tālāk par pavasara papildmēslošanu, ir šis rudenī uzņemtais slāpeklis, un no tā mums arī ir jāvadās. Redz, tie ir 70 kg uz hektāra, un ja mēs skatītos sensoru skanējumus, ko dari tu, mēs ieraudzītu plus mīnus to pašu skaitli. Mēs par to pārliecinājāmies arī. Tie lauksaimnieki, kuri nelieto ne atvārmu, ne sensoru, viņi vienkārši pieņem paši savu lēmumu, un cik tas būs precīzs, kas to lai zina? Principā tā ir nekontrolēta mēslošana, tāpēc, ka netiek vērtēts slāpekļu nodrošinājums jau esošais rapsī, un attiecīgi arī šī biomasa kompensēšana tādā veidā nenostrādā. Vai tu vari pastāstīt, kāpēc ir jāmēslo atšķirīgi vājāks rapšu nogabals un treknāks? Kur ir tā galvenā starpība, kāpēc, pieņemsim, vājāk apgabalā ir vajadzīga stipra?
stipri pastiprināta deva attiecībā, un kāpēc treknākajā mazāk? Es domāju, ka tas ir pilnībā loģiski, jo spēcīgos mums nevajag stimulēt, mums vajag viņam tikai parādīt, ka viņam būs mazliet ko ēst, savukārt vājos mums vajag stimulēt. Un šeit, manuprāt, darbojas tas Robina Huda princips, kas dzīvē varbūt nav tik labs, bet atņemam bagātajiem un iedodam nabagajiem. Līdz ar to izveidojās viendabīgāka masa. Jā, un līdz ar to mēs it kā izveidojam šo vienmērīgumu. Jā, tieši tā strādā atvārums un arī tā strādā sensors. Esam bijuši ziemas rapsī, esam bijuši ziemas kviešos, uzzinājuši par pirmās mēslošanas devas vajadzību. Tagad ir jautājums par pirmā mēslošanas līdzekļa kvalitāti. Un tāpēc es gribu griezties pie tevis kā pie labākās speciālistes par šo jautājumu. Kādai kvalitātei, kādām prasībām jābūt tieši mēslošanas līdzeklim pirmajā mēslošanas reizē? Es domāju, vislabāk, ja mēs to varēsim parādīt. Kāda ir nozīme kvalitātei mēslošanas līdzekļiem tieši pirmajā mēslošanas reizē? Es gribētu teikt, ir divas lietas. Ir fizikālā kvalitāte, un to mēs ļoti labi redzam. Šis ir, kā mēs sakām, jāras slāpeklis, polāra AN, izcila granula kvalitāte, liels izmērs. Tas nozīmē to, ka lido gan 24, gan 36 metri. Bet, protams, svarīgākās ir šīs ķīmiskās īpašības, un pērkot mēslošanas līdzekli, mēs parasti skatāmies uz maisa priekšpusi, jo mēs redzam, šeit ir kopējais slāpekļa saturs 33,5, bet svarīgāk tomēr ir skatīties šeit, maisam otrā pusē, jo šeit mēs redzam slāpekļa formas, un vienmēr ir svarīgi izvēlēties pirmajai slāpekļa papildmēslošanai tādu slāpekļa mēslošanas līdzekli, kas satura nitrātu formas slāpekli. Šī gadījumā ir nitrātu un amonija forma, bet ja būs tikai amonija forma, tad mēs vienmēr zinām to, ka mēslošanas līdzeklis strādās lēni, atbrīvosies lēni un atbrīvosies tikai tad, kad būs temperatūras. Tātad nitrāts un amonijs ir tas, kas ir nepieciešams pirmajai papildmēslošanai. Plus, es teikšu, šis nav ideālākais variants, labi, ja būtu tas aksāns, jo aksānā ir arī sērs un arī kalcijs. Tagad mēs esam zemes kviešu laukā, un es eju pie Aivara. Aivars ir viens no progresīvākajiem lauksaimniekiem, kas ir atradis un īstenībā jau ilgstoši lieto kādu zināmu tehnoloģiju, tieši lai pieņemtu lēmumus par augu kviešu barošanu un augu barošanu kopumā. Sveiks, Aivar! Čau! Ko tu te dari? Skaitu stiebrus. Jā, pavasaris ir atnācis, jānovērtē, kā ziema ir ietekmējusi sējumus un jāgatavojas pirmai mēslošanai slāpekļi. Jā, Aivar, izstāst, kāda ir pirmās mēslošanas devas nozīme ziemas kviešos, ko tā tieši izpilda? Vislielākā nozīme ir izveidot pietiekami daudz produktīvu stiebru skaitu. Tas ir maģiskais 1000, ko mēs vēlamies, lai mums uz kvadrātmetru ir ražot spējīgi augi, kuri attīstīs vārpu, lai iegūtu maksimālo ražu potenciālu. Jā. Un tu vērtēji, šī biezība acīm redzot tīrumos mainās, tāpēc arī tu veic šo skaitīšanu un vērtēšanu. Biezība starp tīrumiem mainās, es vairāk cenšos starp priekšaugiem vairāk novērtēt, bet pat tīruma ietvaros tas ir ļoti nevienmērīgi, brīžiem ir ļoti labas lauka vietas, kur ir jau ļoti augsts potenciāls un ir pat vairāk kā 1000 stiebri, piemēram, jau rudenī. Bet ir atkal lauka vietas, kur mums prasās papildus stimulācija, papildus palīdzību, lai tas rezultāts būtu vienmērīgs visā laukā. Un kā tev devas tieši pieņemās lēmumu par devu pašu? Pirmais, kas man ir, ko es kādreiz darīju no satelīta kartēm, tagad es skanēju rudenī ar N-sensoru. Mums ir izveidotas kartes, cik daudz augi slāpekli bija uzņēmuši jau rudenī. Un tad attiecīgi pēc šīm kartēm mēs izejam cauri un saskaitām, cik konkrētajos nogabalos ir stiebri jau pavasarī.
Un tad attiecīgi izmantojot šos abus datus, izveidojam mēslošanas karti pirmai reizē. Kādas tavas domas, bet vai nebūtu vienkāršāk īstenībā, tad, ja jāstimulē šie te mazākie lauku apgabali, vienkārši lietot lielāku devu? Vai tas nav vienkāršāk un drošāk lauksaimniekam? 5 gadus atpakaļ mēs tā darījām visu laiku, jā, un bija tā drošības sajūta, bet jo vairāk sāc pētīt un iedziļināties, saprot, ka tur ļoti daudz nāk arī līdzi nedrošības faktori, jo viens ir tas, ka jā, mēs palīdzam tiem vājākajiem nogabaliem, kuru tiešām arī kādreiz, kad mēs redzējām, ka viņi pievelk klāt, ka fons ir labs un ir tie 1000 stiebri ir. Bet, kur mēs iekuļamies problēmās, ir tajās vietās, kur ir jau bijuši šie 1000 stiebri, un mēs viņus mēslojam papildus. Tas nozīmē, viņi saņem signālu, ka viņi visi spēj augt. Un beigās sanāk tā, ka mēs iešaujam paši sev kājās. Mums nāk līdzi ļoti spēcīgas regulātoru devas, sabiezināts, viņi augi savā starpā konkurē, viņiem jāstiepjās uz augšu, kurš pirmais būs pēc saulītes. Tāpēc man patīk arī plata rindstarpa, jo uzskatu, ka tad arī gaisma ir pieejamāka un mazāk viņiem jākonkurē. Bet jā, un tad beigās sanāk tā, ka mēs viņus pārbarojam, augi sāk stiepties garumā, atkal lielāka biezība nozīmē lielāks slimības spiediens. Izdevuma liste aug, principā. Izdevuma liste aug, un labi, kaitēkļi kviešos tas varbūt nav tik būtiskākais, bet arī kukaiņi ir sajūsmā par pārbarotiem augiem un garšīgu tā kā nitrātu sulu, jā. Jā, principā efektivitātes jautājums. Tīri efektivitātes un vispār skatoties cenu līmenī, ja mēs tagad ejam ar standarta devu un ja mēs vēl gadās, ka varam sev samazināt ražu, tāpēc, ka tur viss nogāžās pēc tam veldrē un plus mums vēl jālieto maksimālās regulātoru devas un pēc tam arī jācīnās ar slimībām. Tad es izvēlos to ceļu, kad es uzticos tā kā datiem, ko es varu ievākt uz lauka. Es varu nomērīt, cik man ir augos slāpeklis vai vispār vajag mēslot. Vai arī jāmēslo varbūt pat var gadīties vairāk nekā citus gadus, kad mēs lietojam konstantus, un atkal mēs būsim ieguvēji. Šitā lauku var redzēt kviešu skanējumu rudenī, un kvieši tev rudenī bijuši jau ar 25 līdz 37 saturu, kas, ja es vērtēju vispār Latvijas apstākļos, tik augstu nodrošinājumu, retu, ko rudeni var dabūt, tā kā diezgan trekni un biezi bijuši. Un viennozīmīgi, tāpēc arī ir jādomā par to, ko tu uz lauku minēji, ka devs vajag samazināt biezākos apgabalos, un tas uz šitā lauka ir šī vietā. Un tad jau agriportā attiecīgi arī šīs te rekomendācijas pēc saskaitīšanas sataisīs un eksportēs. Un visiem laukiem vienlaicīgi ienāk viss kaisītājiem šī pašā pultī, un tad tik maina lauks un spied start un brauc un kais un izdara darbu. Tagad mums ir skaidrs par pirmo papildmēslošanu ziemas rapšos un kviešos, bet ir aktuāls jautājums par to, kā te nostrādājuši nezāļu ierobežotāji, vai mēs nesāksim barot arī citus nevēlamos kultūra augus, tāpēc griezīsimies pie mūsu labas speciālistas Ineses saistībā ar nezāļu ierobežošanu. Sveiki, Ines! Sveiki! Mēs esam pavasarī, bet tu teici, ka mēs runāsim par herbicīdiem un herbicīdu iedarbību rudenī. Patiesībā, jā. Zinām teicienu, cāļu skaitu rudenī. Rudens herbicīdus ir pareizi novērtēt pavasarī. Lūk, un vairākiem saimniekiem uz vienreizējās atļaujas pamata bija iespējams pagājušajā rudenī jau lietot herbicīdu, kurš satur propimizīdu. Ko tas dara? Viņš ierobežo viendīglapju nezāles, ko mums reizēm ir grūti ierobežot kviešos, jo arī tie ir viendīglapji. Un, ņemot vērā, kad produkts satur arī Areleks aktīvu, ierobežo vairākas diezgan bieži sastopamas divdīglapju nezāles. Un ejam skatīties, šis lauks ir smidzināts. Jā, man arī tieši interesē, kā mēs to varam novērtēt. Patiesībā ir tā. Nezāļu efektivitāti saimniekam, ja viņš redz tīru lauku no nezālēm, viņam ir skaidrs, ka produkti strādā. Mums kā speciālistiem, ko mēs darām? Mēs meklējam lauku stūrus, stābus, kur patiesībā ir smidzinājuma kļūdas. Tur mēs redzam to saucamo kontroli,
kas nozīmē, kādas nezāles ir tiešām uz lauka. Un tālāk laukā jau mēs varam redzēt, cik efektīvi herbicīds ir viņas ierobežojis. Šajā laukā mēs redzam, ir sēdz ziemas rapsis. Kā pirmais rudens herbicīds ir lietots nekortevas produkts, bet jau vēlāk oktobrī ir lietots šis mūsu produkts ar propimizīdu saturu, kuru mēs šajā pavasarī esam reģistrējuši jau nākamajai rudens sezonai ar nosaukumu Novakerps. Un tas būs pieejams jau visiem, kuri to vēlēsies. Ko viņš dara? Viņš ierobežo viendīglāpu nezāles. Ja es runāju par viendīglāpu nezālēm, tad tās ir rudzusmilgas, airenes, lāčauzes, patiesībā arī par mauru skareni, ja mēs runājam. Mauru skareni visi zin, jāierobežo, kamēr ir maza. To dara rudenī. Kā viņa ir sadīgusi? Ja viņa sadīgst, saciro, pārziemo, viņu ierobežošana praktiski ir ļoti grūta. Nav daudz līdzekļu, kas to izdarītu. Šis Novakerps mums palīdz risināt arī šo problēmu, bet es nosaucu daudz nezāles, bet ne visas nezāles ir sastopams uz visiem laukiem. Šajā laukā problēma bija airene, un šeit, lauka stūrī, kur mēs redzam, viņas tiešām netrūka, mēs reti kura ir tāda, kas vēl mēģina dzīvot, bet ja mēs paņemam jebkuru, viņa vienkārši nāk ārā. Viņa trūks nost, viņa nav dzīvot spējīga. Jā, pilnīgi bojāt jau uzreiz. Nav tā, ka tur stingrs salmas, bet vienkārši. Un jūs redzat, kāds klājiens bija rudenī, un to arī var redzēt, cik reti šeit ir apšs. Savukārt, ja mēs ejam tālāk un skatāmies, kas patiesībā te noticis ar pārējām nezālēm, principā viņas jau mēs vairs atrast nevaram. Viss, kas nāk, viss, kas ir palicis, jau ir ierobežots. Tad es varētu saprast, ka šis jaunais, jaudīgais produkts, Novakerps, patiesībā varētu tikt pilnībā viens pats rudenī ar visām nezālēm. Nē, tā jau gan nav. Neviens nav atcēlis belkāru, metazamiksa vai kāda cita herbicīda smidzinājumu. Rudens periods un veģetācija ilgst līdz pat novembrim. Dažkārt mēs Ziemassvētkos pirmo sniegu sagaidām. Ja smidzinājums rapsī notiek septembrī, tad vēl 2 mēneši ir laiks, kad dīgta nezālēm. Un ir ļoti labi, ja ir produkts, kuru mēs varam lietot vēlākās stadijās, jo, kā es minēju, Novakerps ierobežo viendīglapu un divdīglapu nezāles. Bet interesanti ir tas, ka viņam lietošanas, jeb smidzināšanas laiks ir oktobris, kā šajā laukā oktobra beigas vai pat novembra sākums, kas nav pierasts Latvijas lauksaimniekam, bet ko mēs iegūstam? Novakerps strādā gan caur augsņu sakņu sistēmu, to dara propimizīds, gan caur lapām, ko dara Arileks aktīvi. Rezultātā mēs iegūstam tīrus rapšu laukus bez draņķīgām nezālēm. Mēs redzam, šeit ir ar kerbi ierobežota airene, kas jau rudenī ir kārtīgi sacerojusi un bijusi liela, jo smidzinājums bija oktobrī. Savukārt šeit smidzinājums nav trāpījis, un mēs redzam, kas tas ir pa ceru. Un ja šāds būtu klājiens, tad rapsim īsti vietas nebūtu. Ar kerbu ir nosmidzināts viendīglapu nezāles. Viņas vēl ir zaļas, bet pirmās pazīmes mēs redzam tad, kad viņas veido tādu sabiedzinājumu pie sakņu kakliņa, un tam mēs saucam tas karotīša efekts. Un šeit var ļoti labi redzēt, kāds te šiem te dzinumiem ir uzbiezinājums virs sakņu kakliņa. Tas nozīmē, ka šeit caur sakņu sistēmu propimizīds jau ir ļoti kārtīgi nostrādājis, un tāpēc pat relatīvi liela viņa ir aizgājusi bojā. Šis ir tas karotīša efekts, ko var redzēt pavasarī. Rudenī viņu ir jāmeklē. Jūs redzat, visi sabiezinājums. Šī gada pirmā epizode no lauka ir beigusies. Atceramies, ka ziemas kviešos un ziemas rapsī pirmo papildu mēslošanu veicam vērtējot augu mainību. Nākamajā raidījumā mēs runāsim par nākamajiem pavasara darbiem, it īpaši par nezāļu ierobežošanu pavasarī. Tiekamies tīrumā!